Šis būs ģenerālais lasījums lauvas zīmju pārstāvjiem. Atceries, ka šis nav personīgais lasījums, tas nozīmē to, ka ne viss ar tevi var rezonēties. Tāpēc ļoti svarīgi ir noskatīties arī savas mēnesis un ascendanta zīmju video, lai iegūtu plašāku redzējumu par to, kas tevi sagaida oktobra mēnesī. Bet tagad mēs skatīsimies lauvas oktobrī pašreizējo brīdi, tavu izaicinājumu, iespēju, kas tev ir ar attiecībām, ar darbu, kas tev ir jāatlaiž, negaidītais tas, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus un padoms. Taro kārtis priekš lauvām, oktobris. Skatāmies. Pašreizējais brīdis. Ja, zobenu pāš. Stājamies pretī kaut kādām lietām. Ja, mēģinām izprast šīs idejas, šīs domas, kuras mēs esam apņēmušies realizēt, beidzot sākt skatīt citā gaismā. Un tiešām ne tikai domāt par kaut ko iesākt, ko darīt, bet tiešām arī sākt realizēt sevi. Jo kavas apakšā mums ir zobenu astotnieks, nepašpārliecinātība, sevis ierobežošana, neusticēšanās. Bet šis cilvēks, viņš sevi pats ir ierobežojis, ja? Nevēlēšanās saskatīt skaidri lietas, ja? Uztraukums, stress, bezspēks, nogurums, pārdzīvojam, ja? Par kaut kādām lietām, kas saistītas noteikti ar darbu, ja? Kaut kas, kur tu sevi ieguldi, nenes tev vajadzīgo rezultātu. Ja? Kādam no jums noteikti ļoti smags laiks, teiksim tā, strādāt ar savām domām, ar savu prātu. Varbūt darbā situācija ir mazliet saspringta un nav, teiksim tā, iespējas saņemt attiecīgi par tavu ieguldīto darbu, tāpēc ar zobenu pāžu mums ir jādomā, ko mēs darām tālāk. Vai mēs paliekam šajās situācijās, vai meklējam tomēr iespējas virzīties uz priekšu un pastāvēt par sevi un iet ārā no šīs enerģijas, kur mēs neticam savam spēkam, ja mums ir pazudusi motivācija, gribas spēks, tāpēc, ka mēs joprojām uztraucamies par to, ko mēs nevaram izdarīt tā vietā, lai meklētu iespējas un variantus, ko mēs varētu darīt lietas labā. Tavs izaicinājums mēnesis kārts. Jā, paļauties un uzticēties, ka tu tiksi galā visām grūtībām, kas ir tavā ceļā. Un tu neredzi, kas tevi sagaida, un tev ir bailes, un tu nespēji paļauties uz sevi. Un tavs izaicinājums ir ieskatīties dziļi sevī un saprast, kas tev ir jādara, lai spētu virzīties uz priekšu, lai nepaliktu tur. Un mēnesis kārts, jā, pati par sevi viņa izgaismo mūsu tumšās puses un ļauj mums ieskatīties dziļāk iekšā sevī, mūsu domās, emocijās un spēt, teiksim tā, mainīt. Un, kā es teicu, strādāt pie tā, lai mēs noticam sev, lai mums nav jāpārdzīvo un jāstarsto par lietām, kuras vai nu ir izdarītas mums pirms tam, vai arī lietas, kuras mēs paši sev esam aizlieguši un nespējam, teiksim tā, skaidri saredzēt, vai arī nevēlamies, vai arī mēs esam ļoti pārņemti ar citiem ikdienas darbiem, mums neatliek laika ļaut sev atpūsties
emocionāli, jā. Iespēja, kausa bruņinieks, jā, kā reizi iespēja viņš nāk un piedāvā, kādam no jums iespēja šeit ir saistībā ar emocijām, ar mīlestību, ar jūtām, jo kausi mums runā par mīlestību, un kausa bruņinieks ir, kāds potenciāls, iespējams mīlestības žests, vēlmē, teiksim tā, iet uz randiņiem vai tiešām spēt izsecināt un saprast, kas ir šīs lietas, kas jums, kuras jūs paši sevī, teiksim tā, nespējat piepildīt. Es nezinu, kā paskaidrot, bet būs iespējas jums stāties pretī savām domām un savest kārtībā savas emocijas, ja? Strādāt pie tā, lai atgūtu stabilitāti par to, ko jūs patiesi sev vēlaties. Attiecībās monētu trīnieks, ja? Sadarbība noteikti, ja vēlies attiecības, vai arī tev ir attiecības, tas nozīmē to, ka šeit rūpīgi tiek, teiksim tā, veltīts vienam otram laiks, kopīgi mērķi, kopīgas intereses un, ja tu vēlies strādāt pie attiecībām, oktobris ir ļoti labs laiks, potenciāli izveidot kaut ko stabilu, balstoties uz kopīgiem mērķiem, bet, tavs izaicinājums ir ļauties, teiksim tā, ļauties šīm iespējām nākt, jo šobrīd, tu aizstāvies, ja, tu noteikti neesi gatavs emocionāli atvērties, tāpēc, ka tu joprojām pārdzīvo un raizējies par to, ka tu nelīdz galām tici sev, vai arī tu neapzinies to, kas tev patiešām ir līdz galam vajadzīgs. Darbs. Mums ir vēl viens bruņinieks. Zobenu bruņinieks darbā, ja? Izveicība, veiklums, ātrums, viens no visātrākajiem bruņiniekiem, un viņš paskaties, kā viņš dodās, viņš sasniegs savus mērķus, izdarīs pilnīgi visu, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš sasniegtu to, ko viņam vajag. Šeit noteikti vairāk laiks ir priekš darba nekā priekš attiecībām, bet šeit nāk vispār ļoti, ļoti, teiksim tā, labas idejas, par kurām tu varbūt neusticies līdz galam, bet tu esi apņēmības, gatavs ar apņēmību darīt, atvērties un paskatīties uz lietām savādāk, ja? Jo, mēnesis, tur ir tāda riskanta enerģija, ja? Bet lēnām, nesteidzīgi uz priekšu ejot, mēs varam atgūt, teiksim tā, emocionālu labsajūtu un atbrīvot sevi no negatīvajām domām. Kas ir jāatlaiž? Kausu karalis. Ļoti daudz personāžu kārtas, jā, tas nozīmē to, ka oktobrī varētu būt iesaistīti ļoti daudz cilvēki, jā, vai tie ir kolēģi, vai tie ir draugi, vai arī tu esi ļoti atvērts un pretīm nākošs priekš visiem, kas tev ir apkārt. Un varbūt tu ļoti esi par sevi pašpārliecināts un aizsargā savas emocijas un neļauj attiecībām ienākt savā dzīvē, tāpēc, ka tu baidies uzticēties vai tikt sāpināts.
Nu, es nezinu, kāpēc, bet Lauvas, es gribu par jums runāt, par jūsu attiecībām šajā lasījumā. Jo šeit mums ir veseli 2 kausu personāži, un tava šī pretestība un tavs aizņemtums neļauj, teiksim tā, vietu emocionālam piepildījumam, jā, jo trūks pašpārliecinātības, par ko mēs raizējamies. Nu, šeit jāatlaiž varbūt ir pagātnes izromantizētās fantāzijas par to, ko jūs gribat savā dzīvē, jā. Un ne tikai tās ir attiecības, jā, tās ir tiešām arī iespējas, kas jūs emocionāli pozitīvi uzlādē, jā. Un tad šeit ir iespēja kaut ko iegūt, bet mēs nevaram iegūt kaut ko, ja mēs emocionāli esam pieķērušies kaut kādām lietām, kas mums ir jāatlaiž, jā, kausu karalis, šis ir jāatlaiž. Mums ir jāatlaiž kaut kāda emocionāla saikne ar cilvēkiem, lietām, vietām, ar kaut ko, kas mums kādu laiku ir kalpojis, jā, bet mums ir jāpalaiž, jo tas mums ir izaicinājumā. Mēs turamies pie kaut kā, kas mums emocionāli vairs nedara, jo iespējām mums ir pavisam kaut kas jauns grib nākt iekšā. Un nu jā, šajā brīdī ir šī piesardzība, šī uzmanība. Nu, kādam no jums varbūt ir attiecības un nāk trešais cilvēks iekšā, bet jūs saprotat to, ka jūs esat ļoti ieguldījuši laiku un strādājuši pie pašreizējā brīža, ka jūs tā kā negribat pazaudēt to, kas jums jau ir. Nu, katram cilvēkam savādāk ar jums rezonēsies šīs ziņas, tāpēc negaidīties, ko tu neredzi. Jā, nu, ļoti daudz, ko tu esi apņēmies izdarīt visiem pa prātam, visiem palīdzēt, visiem veltīt laiku, enerģiju, atbildēt, bet, nu, tas, ko tu neredzi, ir tas, ka oktobrī noteikti tev nāks nogurums, jo tu ļoti daudz esi apņēmies darīt. Un tāpēc arī ir šie pārdzīvojumi, tāpēc, ka tev liekas, ka nav gana, ka tu dari kaut kādas lietas savā dzīvē, bet neesi emocionāli piepildīts. Nu, tāpēc tu turies pie tā, ka tu gaidi kaut ko, ka tu saņemsi, ka tavs ieguldītais darbs tik ļoti atmaksāsies, bet patiesībā, nu, varbūt tas nesniedz tev tādu labumu, ko tu gribētu. Uz ko fokusēties? Nu, Lauvas, reka ir jūsu kārts. Fokusēties uz sevi, uz savu spēku, uz savu iekšējo gribas spēku, uz to, ko jūs gribat savā dzīvē sasniegt. Ja? Un kādam no jums tiešām šeit ir ļoti spēcīga vēlme sasniegt, gūt panākums darbā, pierādīt sevi, izdarīt visu un mērķiecīgi doties. Un, jā, iespējams, jūs dabūsiet paaugstinājumu vai kaut ko emocionāli stabilu, ka jūsu ieguldītais darbs noteikti atmaksāsies, un kāds no jums noteikti varbūt arī meklē papildus ienākumus vai grib nodarbīties ar hobiju vai darīt kaut ko, kas pašam ļoti, ļoti emocionāli ir forši un patīkami. Un padoms Zvižļu divnieks, jā, nosprod savus mērķus, dodies tālāk, skaties, visa pasaule ir tavās rokās, visi ceļi tev ir vaļā, visur, kur tu liksi savu nodomu, savas vēlmes, tev ir iespēja ar savu iekšējo spēku panākt visu, ko tu gribi, tāpēc, kad bet, nu, tavs izaicinājums. Es nevaru no tā, ir ļoti labas kārtis, bet kaut kas tevi tur atpakaļ, ja? Šī neticība tam, ka tu vari izdarīt to, ko tu vēlies. Jo, nu, tu esi ļoti, ļoti apņēmības pilns un koncentrējies uz to, lai dabūtu gan darbu, gan attiecības, gan labus kontaktus ar cilvēkiem, ar jebko, tā kā te ir tik daudz tādas ziņas, man galva vienkārši uz visām pusēm.
uz visām pusēm. Jāielūkojas sevī, jāmēģina uzticēties savai intuīcijai un jāsaprot, kas ir tas, kurā virzienā tu gribi doties. Esi piesardzīgs, nepārstrādājies, velti laiku savai atpūtai, nosprauc savus mērķus, saglabā optimismu, savu iekšējo spēku, neatlaidību, notici sev, ka tu esi spējīgs un pierādi sevi un tiecies pēc saviem sapņiem. Un oktobrī visi vārti ir vaļā tev iet, darīt un mēsties iekšā uz nebēdu. Ja? 2 zobeni, 2 kausi, 2 zižļi. Ja? Mēs par visu savu iekšējo spēku metamies oktobrī iekšā un mēģinām panākt visu nepieciešamo mūsu augstākajam labumam. Paldies, lai tev brīnišķīgs šis mēnesis!